Čau visiem FGC kas šito klausīsies šodien, rītdien, parīt, varbūt aizparīt. Šodien ir trešdiena, pulkstens ir 19:47, un otrā galā mums šodien ir Dress. Nu, Dress, iepazīstina mūs ar sevi. Sveiki visiem, tātad mani sauc Sebastians, esmu 17 gadus vecs, mācos koledžā, 2. kursā par datortehniķi. Koledžā? Kurā koledžā? Teikšu uzreiz, nosakums ir ilgs, tā kā varbūt tu tur pieraksti intervijas lejā, to nosakums tev vēlāk viņu iedošu, bet nosakums ir skpv.lv, tas tā mājaslapa. Aha, nu tu man pēc tam atsūtīs, tur es pierakstīšu, jā. Kur tu pats dzīvo? Es dzīvoju aiz Rīgas, Garciemā. Garciemā? Tas ir, kā brauc uz Saulkrastiem, zini, bet tas ir pirms Saulkrastiem. Aha, kaut pēc vecākiem. Jā? Jā. Aha, skaidrs, jā. Tev, cik es saprotu, tad tev aizrauja datoru baigi, jā? Nu jā, mācos par programmētāju, par IT vēlāk mācīšanos. Aha. Nu un tā, roči ņemšos gar datoriem. Jā. Ar ko brīvajā laikā nodarbojies, ja neskaita dators? Brīvajā laikā, nu nezinu, gar māju ņemos, palīdzu vecākiem, un tā reāli, neko citu. Aha. Pašlaik tāds borings liels. Mācību laiks kā nekā, vai ne? Jā. Jā, tad jautājums ir sekojuši, nu sāksim par CS, par forumiem vispār. Kā tu uzsāki savus CS gaitas? CS gaitas uzsāku, kad man bija, kad es gāju 3. klasē. Sākās ar to, ka es gāju pie drauga spēlēt CS-u. Mēs tur abi spēlējām, es viņam vēl paliku pie viņa pa nakti. Mēs tur vakaros spēlējām, un es kā gameris spēlēju, protams, līdz agriem rītiem. Aha. Jūs serveros vai ar botiem sākumā? Nē, ar serveriem uzreiz iesākām. Vēl atceros, ka mīļākais ierocis bija Dīgls. Patika nest visu sārā. Nu un tā. Pēc tam mēs kopā gājām uz datorzālēm. Tur spēlējām, bet tādus kupus nespēlējām reāli tā. Serveros spēlējām kopā. Nu jā, vienkārši brīvā laika nositāt, jā? Nu jā. Aha. Kā tu par FGC tieši uzzināji, no kā? Nu vispār jau uzzināji, bet kā stundas ar tevīm sazinājās un kā tas vispār, kā tas viss aizsākās kopā? Nu bija tā, ka mēs ar Strunci bijām vienā komunā, kurš vēl pastāv, bet tur notika tādi ķibeli, un, protams, mēs jau tad zinājām, ka kaut kas ir jāsāk, un uzsākām to FGC. Tātad bija tā, ka tā. Kā tad mēs uzsākām? Bija tā, ka reāli gribējām atvērt paši savu komūnu. Nosaukumu izdomāju es. Tā reāli ienāca prātā. Pats Struncis gribēja tā, lai būtu 3 simboli nosaukumā, un, protams, definējums. Definējums man ienāca prātā uzreiz, jo tā ar angļu valodu man ļoti labi ir. Ne ļoti labi, bet, saprotam labi. Aha. Un paņēmām savus serverus, kurus mēs taisījām priekš tā komūna. Nedaudz modificējām tos, un atvērām. Un pamazam sākam iet. Tas iepriekšējais projekts, tas nebija VGC gadījumā? Nē, tas bija cits. Bet VGC tu iesaistījies vai neiesaistījies? Ar VGC spēlēju ļoti aktīvi. Bija viens no tiem sīkajiem tajā laikā, kurš pirka VIPus, ACC nepirku, bet VIPus un EXP. Tāpēc es domāju, ka es tev tā kaut kā miglaini, bet tomēr atceros, jā. Tātad iepriekšējās pieredzes tev, teiksim, tā nav, vai ne? Viss sākās ar FGC. Jā,
ar FGC, Struncis man mācīja, kā tur ar serveriem ņemties, nu, tad iešāvos. Tad Struncis tu var saukt par skolotāju, ja? Nu jā, cik bieži tu uzturies vispār, no FGC, cik bieži tu centies iet serveros, jo serveros vispār, man liekas, es tā nav manījis. Serveros ir tā, ka cilvēki man izsauc, kad ir čīteris. Tad, nu, es, protams, ieeju un izdomāju, paspēlēju tur kāds 10 minūtes, ir noskaņojums un izēju. Tā reāli CS man jau kādu gadu ir apnicis, pārspēlēju viņu. Jo reāli, kad nopirku Steamu, viena gada laikā es nospēlēju kaut kādas 3,5 tūkstoši stundas. O, johēdi. Jā. Nu, un tagad es pēdējo gadu spēlēju Team Fortress 2. Nu, no marta man jau ir nospēlēts kāds 2000 stundas, ja ne vairāk. Johēdi. Nu jā. Tas vispār ir ļoti daudz. Iedomājos, ko tās 2000 stundas varēja darīt kaut ko citu tā vietā. Kaut ko liederīgāk. Bet, nu, neiesim mācīt. Katram savu dzīvi. Jā, katram savu dzīvi, protams. Forumā. Forumā es uzturos katru dienu. Mēģinu atbildēt uz vairākiem jautājumiem, ja ir tādi. Lielākā ties jautājumi nāk no Skype. Nu, un tur lielākā daļa ir. Skaidrs, Tātad šito jautājumu prasa klausītāji, vai tev ir kāds iekritis acīs no FGC lietotājiem, pret kur tev ir, teiksim, tāda kā nepatika? Nepatika ir pretenzijas kaut kas tam līdzīgs. Nu, jā. Pretenzijas ir pret tādiem cilvēkiem, kuri reāli posto bez domas, kuri apspiež cilvēku, zini, nu ir tādi. Spameri saucamie, jā? Nē, spameri vēl tur, tas vēl nekas, bet, nu, ir tādi, kas raksta sūdzības uz adminiem un tajā pašā topikā apdirš viņus, nu, un parāda savu zemo intelektuālo līmeni. Jā, ir arī kāds īpašs variants, kur tu varētu nosaukt? Nu, es tā īpaši nepievēršu uzmanību, bet, nu, banoju tāds uzreiz. Jā. Un cilvēks, kurš ir iekritis acīs no labās puses, nu, patīk tādi, kas seko līdzi, kas ir aktīvi formā, kas izpalīdz citiem. Es reāli. Uzslavē kādu, lai kādam būtu gods. Vai kādu. Nu, es varu pa grupām noslavēt. Administratori labi strādā. Bet idejas visi, kam ir statusi, strādā labi. Vienīgi tur ir daži CS admini, kas pašlaik nav aktīvi. Nu jā. Vajadzētu viņu sākt krapīt nedaudz. Bet tu tur neko nepadarīsi arī, nu, atņemt status, nu, un viss. Jā. Aha, skaidrs. Nu, par CS un vispār par tādām lietām arī it kā būtu viss. Tad ir tādi vairāk vai mazāk neinteresantie jautājumi. Kāds tam mīļākais mācību priekšmets ir? Mācību priekšmets, nu, protams, ir tas mans profesijas, ar ko es tagad ņemos datortīkli, tur visu, nu, viss, kas ir saistīts ar datoriem. Jā. Angļu valoda ļoti patīk, jo reāli es domāju, kad izmācīšos braukt uz Angliju vai uz kādu citu valsti un mācīties tur, turpināt un arī strādāt. Jā. Tev kā, nu, tam datoriķim, ne, droši vien prasa matemātiku baigi dziļi, ne? Nu, ar matemātiku ir tā, ka pabeidzu skolu man bija ļoti slikti, bet tagad, kā mums klasē ir tikai kādi 9 cilvēki, ir tā, ka skolotājs strādā individuāli katru. Ja, piemēram, kāds nesaprot tēmu, tad viņi, protams, palīdz un paskaidro. Jums tā matemātika ir sarežģītāka nekā mums, piemēram, teiksim, kas mācās vidusskolā, Mums tieši ir vieglāk otrādāk. Jā, jums ir vieglāk, kāpēc tā? Nu, programma ir viena tā pati, bet, nu, mums tas palīdz. Skaidrs. Tātad, ziniet, ja gribat vieglāk matemātika, ejiet uz datoriķiem, jā? Nē, nu, vienkārši ir tā, ka koledžā, kurā es mācos, ir kā 3 profesijas viņi māca. Stilisti ir,
komerces darbinieki, jeb finansisti, nu, un datortehniķi. Nu, mēs tā otrajā kursā mēs esam tikai kādi 9 cilvēki. Un cik bijāt pirmajā? Nu, mēs arī esam no pirmā kursa. Pirmā kursa 9 cilvēki? Nu, jā. Tik Kopā. maz? Nu, jā. Tā jau Par to koledžu baigi daudz jāmaksā. Nu jā, pareiz tā jau ir koledža, tā jau ir maksas. Jā, protams, tad jau varētu būt tik maz. Nākošais ir kādi kaitīgie ieradumi? Kaitīgi ieradumi, protams, ir spēles. Jā. Nu, tādas spēles kā, piemēram, Team Fortress 2, kā jūs sapratāt. Esmu iekritis ar galvu tajā reāli. Nevaru izlīst. Tad ir tā, ka eju gulēt, nezinu, kādos 3, 4 no rīta. Nu, un ceļos augšā kādos 6, 7. Pļāvies. Nu, bet ar alkoholu un smetiešanu ir tā, ka vispār nelietoju. Apsveic. Turos. Tas ir labi. Reti kurš ir tāds, bet, nu, tas ir apsveicam. Kāda ir tā mūzikas gāma? Kādu mūziku tu klausies? Mūziku pārsvarā klausos hardstyle, glitch hopu, elektro, nu, un miksus pārsvarā. Jā, viss elektroniskās mūzikas stils. Un tad, nu jā, dažreiz kādu roku paklausos reāli garstāvokļa atkarīgs. Aha. Nu jā, es domāju, ka klausītāji būs uzzinājuši par tevi vairāk nekā iepriekš. Nu jā, varu vēl piebilst par to, piemēram, tas jau nav noslēpums, ka ar laiku FGC būs pašiem savs Team Fortress 2 serveris. Varu pastāstīt to, ka pats individuāli ar to ņemšos. Esmu jau, tā kā es to reāli spēlēju ļoti daudz, to Team Fortress 2, lai pateikt to, ka mods būs nevis individuāls, bet, nu, unikāls. Latvijā tādu serveru vispār nav. Nu, un pasaulē arī tādu ļoti daudz nav, bet, nu, es paspēlēju kādu dienu un reāli ļoti patika. Gaidīs. Tas ir kaut kā saistīts ar mūsu projektu. Jā, laikam mums tad jānolādē tas Team Fortress. Viņu var kaut kur nolādēt? Nu jā, Steamā var nolādēt, tā spēle ir bezmaksas. Skaidrs, jāpamēģina, būs jau visu laiku par viņu runā, bet es viņu jau nav saņēmies izmēģināt. Nē, nu okei, jā, paldies arī par šito informāciju. Tad pēdējais, tavs novēlējums FGC un visiem lietotājiem un apkārtējiem cilvēkiem. Nu, par FGC var pateikt to, ka ar laiku attīstīsimies, darīsim to visu, lai attīstītos. No lietotājiem pats personīgi pieprasu, lai būtu aktīvi serverī, lai nebūtu tā, ka no rītiem, piemēram, cilvēki skatās, ka, piemēram, 4 vai 5 spēlētāji ir online, nu, un domā, nu, es neiešu, pagaidīšu kādu laiku. Jā. Tieši jāiet pašam un jāsēž tajos pašos spektatoros, lai cilvēki nāktu iekšā. Un tad ātrāk. Nu, un formā, protams, jāsēž, jābūt aktīviem, jāpiedalās konkursos. Kā nekā balvas ir. Tas pašs XP, VIPi. Nu, balvas ir apmierinošas par to. Nu, jā. Nu, jā. Protams, izmantojiet SMS shop. kā nekā viņš ir uzliks ne jau priekš tā, lai uz viņu skatīties, bet, nu, gan viņu izmantot. Jā. Kā jūs tas arī būtu viss. Jā, kā jūs sapratāt, Dresses nevis pateica novēlējumu, bet gan pavēlēja jums to darīt. Bet, nu, mēs ļaunā neņemsim, un mēs arī paklausīsim, ko mums īpašnieks saka. Labi, tā, tad jāsaka tev paldies. Lūdzu. Un gan jau kādu citreiz papļāpāsim vēl. Gan jau. Dāvai, čau. Līdz vēlākam.